Paldies, un tad vai būtu jautājumi paneļa ziņotājiem, lūdzu, no zāles? Man ir jautājums Dainai Zepai. Jūs šeit pieskārāties tādām fizioloģiskiem novecošanās procesiem, tātad neminējāt, kāda ir valstī situācija ar gerontologiem, vai viņu skaits ir pietiekams, vai tiek prognozēts lielāks, un ko konkrēti gerontologs šobrīd spēj darīt veci cilvēku labāk? Gerontoloģiskā rakstura problēmas un geriatriska vecuma pacienti ir apmēram 3/4 ģimenes ārsts ar akūtas slimības kontingents. Geriatri mūsu valstī ir certificēti maz, 7 cilvēki tikai pietiekoši. Kādreiz mācās 2 jauni geriatri. Ne gerontologi ir geriatri ārsti. Protams, ka nepietiekoši skaits. Rezidentūras programma sākās šogad, droši vien arī nākošais turpināsies. Un tas būs papildus tāds ieguldījums veselības aprūpē. Šeit ir jautājums. Drīkst jautājums, faktiski skatoties programmā, vai no aktīvas novecošanas partneriem Labklājības ministrija principā izslēdz baznīcu kā tādu, jo man liekas, tā ir viena liela problēma Latvijā. Es pats neesmu aktīvas baznīcā gājis, bet faktiski skatoties uz situāciju, un uzklausot šo, ko mēs šodien dzirdējām, man liekas, ka tas būtu viens virziens, kas ļautu ne tikai politiskas varas izveidotām pašvaldībām un valsts institūcijām nodarboties, bet iesaistīt organizāciju, kas balstām ne tikai uz likumiem, bet arī uz ētiskiem pamatiem, varbūt tas dotu kaut kādu lielāku ilgtermiņu attīstības iespēju, ja mēs domātu arī šī virzienā. Jā. Labklājības ministrija pēc savas būtības un misijas nevar izslēgt nevienu sadarbības partneri, izņemot, ja tas ir pretvalstisks un nodarbojās ar sodāmām rīcībām. Līdz ar to baznīca nekādā veidā netiek izslēgta no sadarbības partneru loka. Tas, ka tā nepiedalās šodienas konferencē, mēs varam uzskaitīt vēl virkni organizāciju, kas nepiedalās šodienas konferencē. Gribētu teikt arī to, ka mēs lūkojamies arī, piemēram, kultūras biedrību un minoritāšu biedrību virzienā, jo iespējams tas ir resurss, ar kuru daudz precīzāk var uzrunāt tādas sabiedrības grupas, kurām ar tradicionālām metodēm netiek klāt. Līdz ar to apliecinu, ka nekādā veidā šo sadarbības partneru loks netiek ierobežots. Jā, varbūt atsaucoties arī uz pēdējo jautājumu par strateģiskiem partneriem attiecībā uz sabiedrības skaistu novecošanu. Katrā ziņā ārvalstu pieredze parāda ļoti lielu nozīmi ir gan reliģiskām draudzēm, gan dažādām kopienas organizācijām. Un patiesībā šis jautājums ir reģionāli risināms ārkārtīgi veiksmīgi, jo daudz ko var darīt uz vietām, un tas jau arī notiek. Tā kā es teiktu, ka decentralizācija ir ārkārtīgi sekmīgs politikas princips, ja mēs gribam panākt efektīvus risinājumus. Es gribētu teikt, ka cilvēka dzīve ir samērā diezgan garš posms un principā jādomā par to un jāsāk tiešām jau domāt par veselīgu dzīvesveidu un šo audzināšanu jau no jaunības un no skolas gadiem. Piebilst, ka tiešām svarīgi ir laikam savstarpēja sadarbība dažādu jomu speciālistiem un dažādu vecumu cilvēkiem, ne tikai tā visi kopā, un mēs varam arī mūsu problēmas risināt. Pieliekot klāt, var teikt, ka dzīves tiešām ilgumu mūžu un kvalitāti izglītība ievērojami pastiprina. Izglītot cilvēks zina, ka nav jāliedz zem elektrovilcienu. Es gribētu teikt, esiet aktīvi līdz pat galam, ja? Tātad no pirmās dzimšanas dienas pilnīgi aktivitāte kustība, tas ir cilvēkam pilnīgi jābūt tādu aktīvi visu mūžu garumā. Un nākat pie Rīgas aktīviem senioru aliansi, un tur jūs arī dabūsiet to mūžu garu. Ja tad noslēguma vārdi, liels paldies par izturību. Man šķiet tā konference mums izvērtās visnotaļ pozitīva un gaiša.
Un viens, kas ir skaidrs, mēs izrunājām, ka vismaz 3 ļoti būtiski aspekti novecojošā sabiedrībā ir, kas mums visiem kopīgiem spēkiem ir pilnveidojumi, tas ir izglītība,